Arī, vaļā. Jā, tad kaut kāda tīrīšana notiek. Jā. Redzi? Nu, labrītiņ no rītiņ, 25. augusts, pirmdiena. Rītiņš ir tāds patīkam vēss, atspirdzinošs, bet sola, ka šodien būs pat 33–34 grādi. Bet biroja reku pirmā stāvā. Jā. Nu, lūk. Tulūzā mēs bijām jau tad, kad braucām uz Maroku. Tie, kas skatījās video, tie noteikti redzēja arī mazliet par Tulūzu. Tad mēs Tulūzēsim otro reizi, apskatīsimies to, ko mēs varbūt līdz galam īsti neapskatījām. Un tā tālāk. Šodien ir brīvdiena laikam, jā, bet arī rīts. Reku McDonald's ar vēl slēgts. Bet mēs vakar neko nedzirdējām. Nu, pilnīgi neko. Es diezgan pavēlu arī aizgāju gulēt, kamēr es tur kaut ko aizskatījos atkal internetā, kā vienmēr. Neko nedzirdēju, nekādu probeli. Un tā kā tā. Dodamies uz centru. Nu, ko, ir 9 no rīta, un pilsēta īstenībā ir diezgan tāda, tā kā izmirusi, salīdzinot ar vakardienas rosību. Tā kā pilnas svētdienās. Jā. Bet mēs vakar pajautājām ChatGPT, kāpēc šeit ir tik daudz jaunu cilvēku. Un viņš mums pastāstīja tādus faktus, kā Tulūza patiešām ir studentu pilsēta. Šeit ir universitātes, inženiertehniskās skolas. Līdz ar to pilsētā ir kopumā apmēram 100 tūkstoši studentu. Jā, nē, 100 tūkstoši. Un otrs iemesls šeit ir aviācijas un kosmosa izpētes centrs, kas arī piesaista daudzus jaunus, lielākais Eiropā, kas piesaista daudzus jaunus speciālistus. Tad šeit esot labas biznesa uzsākšanas iespējas startupiem un tam līdzīgi, es nezinu kāpēc, kas arī piesaista daudzus jaunus cilvēkus. Un tālāk klimats un arī atmosfēra, nakts dzīve, kultūras pasākumi. Un atmosfēra pilsētā ir daudz tāda netik konservatīva, kas arī piesaista jaunās ģimenes. Tāpēc šeit pārceļas daudz jaunu ģimeņu. Līdz ar to demogrāfija šī reģionā ir tip-top. Un vidējais vecums arī šeit ir diezgan jauns sabiedrība. Mums vakar tā bija, kad man tiešām es eju pa ielu, man liekas, mēs divi vecākie cilvēki šajā pilsētā. Tā kā mēs ieraudzījām tos 3 sirmos vecīšus, es teicu, wow, ir vēl kāds vecāks par mums šeit pilsētā. Nu jā, bet tagad no rīta Arturs saka, laikam visi studenti guļ. Ne, guļ, mācās, studē. Es gan nezinu, kā viņiem tad tas mācību gads ir. Vai augusta beigās viņi jau... Šito tiltu mēs pagājušā reize arī skatījāmies. Ļoti skaists tilts. Tur tajā ielā ir arī ļoti skaista ēka. Un tur ir paskaidrojums, kas te ir. Mēs tūlīt izlasīsim, un tad mēs varēsim arī varbūt vairāk kaut ko pastāstīt, ja kaut kas interesants būs. Ēka ir cieta, slēgta. Domu. Kas tur ir, mēs nezinām. Es parasti saku, no arhitektūras es neko daudz nejēdzu. Stilus es neatšķiru. Nu, es apmēram atpazīstu jugena stilu un baroku, jo tas man ļoti patīk. Nu, un šī ēka man arī, es jau otro reizi šeit priecājos par skaistu ēku. Šī ir atkal viena lieta, kas mums ar Arturu liekas ļoti dīvaina. Te uz tilta notiek kaut kādi remontdarbi. Un no tā ir uztaisīta vesela ambrāža. Nevis vienkārši, ka ir uzlikta zīme, ka tur nedrīkst braukt pa vienu pusi un iet vai vēl kaut kā. Katram jautā, kur iet? Jā, katram pajautā, kur tu ej. Ja tu ej taisno, ok, stāv 3 policisti, vēl kaut kādas, ekipāžas uz tilta. Viņi no kaut kāda tāda sīkuma ir uztaisījuši veselu notikumu. Viss bija rukā. Jā, un viss ir iesaistīti. Tas tā bišķiņ mums ar Arturu liekas smieklīgi. Tas tā kā mums apmēram bija padomu laikos. Jā, viens strādāja un 5 stāvēja un skatījās un regulēja. Kaut kā tā.
būtu vienkārši uzlikuši ķieģeli vai zīmi, kur kaut kā, nu, nezinu. Viens politiķis, kas stāv un regulē satiksmi, kaut kā miers. Bet, nu, tāda sajūta bija. Es no sākuma domāju, kaut kāds pasākums. Viss slēgs, kaut kāds maratons būs, mēs tagad kaut kur atkal kaut kur ieklīdīsim. Nu tā, mēs tagad gar krastmalu iesim tev uz priekšu. Jo pagājušā reizē Arturs nepaspēja nopētīt. Mēs ar mocīti, kad braucām garām, tur bija vieta, kur cilvēki dzīvoja uz tādām baržām uz upes. Un Arturs grib papētīt, paskatīties, viņam tādas lietas patīk. Kas šitie rakstīts? Nezinu, promenāde, Čārls, Žoržs kaut kāds, bet ļoti feini tā. Es domāju, ka vēsās, karstās dienās te nāk noteikti tāds vēsumiņš. Interesanti. Tāda tiltiņa reku pāriet forši. Mēs esam rajonā, kur ir jaunas mājas, bet ir arī tādas vecas, pamestas. Interesanta aura, tāda atmosfēras reiz tādas nevar saprast. Tur dzīvojamais ir bijis vai kas, viss apaudzis ar efejām. Policija aizbrauc prom? Nē, pa policijas tā, bet es gribēju piebilst, kad mēs mazliet pārpratām situāciju, mēs domājam, ka tur notiek labošanas darbi. Īstenībā nē. Tur notiek filmēšanas darbi, tur filmē kaut kādu grāvēju vai kaut ko tādu, es nezinu. Nu, filmu katrā ziņā. Un te pilsētā ik pa laikam tagad ir pašvaldības tādi paziņojumi, ka te nedrīkst atstāt mašīnas no 24. līdz 27. augustam. Te nedrīkst. Un, nu, tā kā šobrīd pilsētas kaut kāda kustība pakļaut filmēšanas darbiem. Te pa iela ir bloķēta tur filmēšanās dēļ, un te uzreiz var jūs, ka sastrēgumi veidojās. Visi brauc pa kaut kādiem... Varbūt, es negribu. Visi brauc pa šaurajām vecpilsētas ieliņām apkārt un uzreiz ir sastrēgumi. Ļoti intensīva satiksme. Tiks jāpāršķien pāri, lai cilvēki var doties savās gaitās. Nu jau mēs arī vecpilsētā atpakaļ. Jā, pagaidi. Vienkārši papildējuši, papilmējuši pilsētas aura, atmosfēru. Mēs atnācām uz centrālo laukumu, ka laikam kaut ko ir svinējuši vai svinējis, vai kaut ko sadekorējušies. Šobrīd te valda tāds klusums un miers. Pagājušais, kad mēs bijām, tad visur sēdēja cilvēki, pilnīgi brīvus galdiņus nevarēja atrast. Viss bija aizņemts. Nu tā. Tagad mēs meklēsim to rīt kafiju, kur padzert tā. Te dažas vietas bija, bet bija vietas, kur bija tā ļoti smalki, tā smalka cepumiņas, smalkas kūciņas. Maiziņas, jā, bet tā bija vieta, vai ļoti maz tas ūķīts un vieta nav, tur jau viss jau ir aizņemts, vai arī mums kaut kas tā īsti nepatika. Tā kā neko mēs nekavējam, badā nemirstam un tā tālāk, tāpēc mēs varam vēl pastaigāt, pameklēt, paskatīties, kur būs tas klikšķis. Šī ir īstā vieta, te mēs paliksim. Krosoni. Davai. Pastaigājām un nolēmām atgriezties tomēr te uz laukumu. Ieturēt rīt brokasti ar skatu. Un šo te skaisto Kapitolijumu ēku. Esam atnākuši līdz bazilikai, kurā mēs pagājušreiz netikām iekšā. Šoreiz iegājām, mazliet paskatījāmies. Tagad pie bazilikas apsēdāmies, uzēdīsim brokasti. Te viņiem tas piedāvājums tāds. Salīdzinoši tie ir kā neko, tie dažādi varianti. Dārgākais bija angļu variants, un mēs izvēlējāmies franču vienkārši ar krosānu. Bet krosāni jau ir beigušies. Viens no mums ēdīs šokolādes bulciņu, un svaigs spiest apelsīnu sula arī mums nebūs, jo apelsīni ir beigušies, būs mums parastā sula. Tā te viņiem notiek.
viss te tā diezgan tā lēni, bet nu okei, es atceram teicu, mēs šodien neko speciāli neesam ieplānojuši, laika mums ir daudz. Pabaudīsim laisku rītu Franču gaumē. Nu ko, mēs esam ielā, kurā mēs pagājušreiz nebijām. Gājēja iela ar veikaliņiem. Nu tieši tas, kas manam šopingerim vajadzīgs. Man liekas, ka cik ir pulkstens? Pulkstens ir kaut kādi 11. Tad jau arī būs veikali vaļā, varēs sākt kaut ko šopingerē. Kaut ko viņi ir svinējuši, varbūt arī nē, bet interesanti. Viņi vējā tā čaukst un saulē spīž. Šī ielā ir daudz skaistu ēku, tiešām tādu fantastisku. Tev ir tā lielā baznīca ir? Jā. Kas tas tāds ir? Mēs nemaz nezinām, jo pagājušajā, kad mēs iztaigājām Tulūzas top 10, šī ēka nebija tajā sarakstā. Tāds interesants tornītis. La Telegram vai pasts? La Telegram, vai nu pasts, vai nu kaut kāda avīze. Pasts, Telegram. Hotels, moderns ēkas. Galerīša, macīša, tā arī ir skaista ēka. Ar karuseli var pabraukt. Var pasēdēt, kafiju atkal iedzert. Dienas piedāvājums 13 eiro. Dienas ēdienas. Deserts 7 eiro. Ir 12 un ielās ir jau lielāka rosība. Brokas visi ir uzēduši nelielās. Ir devušies dienas gaitās. Atradu stilu ēku. Mašīna brauc. Vienīgi žēl nevar tā smuki nofotografēt, jo tas busiņš stāv priekšā. Un izskatās, ka tur iekšā arī nekas nenotiek, bet ļoti skaisti. Patīk man tas jogins stils. Neliela ceptuve, Secrets de Pains, nezinu kā izrunā, franciski maize. Mēs jau tur esam patstāvīgie klienti. Mēs vakar nopirkām Cēzara salātus un bageti pildīt ar vistiņu un atzinām par ļoti labu. Šodien mēs nopirkām atkal un vēl roziņu bulkas paņēmām tādas, jo man gribās saldumiņu, bet 4 eiro par pulkām maksāt man kaut kā bišķiņ žēl. Tāpēc mēs nopirkām lielus roziņu bulkas tādus ar eiro 50 bulciņu. Arī padāri. Latvijā es noteikti, kā viņi te brīžiem izbrauc garām viens otram, es abrīnoju tādā, nu. Kempers patiesi arī. Nu jā, viņš ir tagad īsti netiek garām, bet nu tā. Tad mums ir jāatrod nakts mājas, man liekas, tādā virzienā tur, ne? Nē, tur. Šitā mēs no rīta nācām, mūsējais laukumiņš bišķiņ tur. Mēs varētu tagad skriet pāri. Man šķiet, ka te ar to filmēšanos te sataisīt baigie sastrēgumi, tad es izskatās, ka pat vietējie brīžiem te iebrauc, kur nedrīkst, kur ir ķieģelis. Un viņi tur stāv un kaut ko diskutē. Nu jā. Es ceru, ka mēs rīt tiksim bez problēmām. Un mēs netrāpīsim kādā stūķī vai kaut kur, kur nevar braukt. Nu labi. Tā kā mēs ejam, arī mums vēl stalģīts, mums vēl arī ir tā kā mēs viņš atpūtīsies, uzēdīs, noskalosies, atvēsināsies un dosies tālāk, jā. Vai izdomā, kur ir? Nu, to mēs izdomāsim, jā. Tas man patīk ļoti. Šodien man ļoti patīk. Šodien, tāpēc, ka tāda, nu, relaksēta, tāda easy, peasy, bez steigas, bez kaut kā. Lai gan mēs jau arī tā nesteidzamies, bet vienalga. Tajās dienās, kad ir braukšana, tas tempiņš liekas, ka ir, nu, straujāks. Šodien mēs izgulējāmies lēni,
kaut kādas tādas ņemšanās. Nu tā. Te mēs lēnām dodamies uz savām naktsmājām. Jā, konservatorija, koledža, liceja. Jā, un tā viss kaut kas te notiek. Kaut kāda baznīca atkal. Arturs jau iegāja iekšā šorčikos. Vēl nereiz nav izmests ne no vienas baznīcas. Te iekšā vispār neko nav. Izskatās, tas drīzāk kā muzejs. Nē, tomēr nav muzejs. Bet nav mese. Nav mese. Šī gan ļoti interesanta. Ļoti interesanta. Skaista. Artur saka, var rollerīt paņemt, izbraukt. Tie pilsētas, tie zaļie jā, vai ne? A tie pārējie tie ir vietējie saparkojušies. Rollerīšu mocīšu var novietot arī riteņbraucēji stāvvietās. Ar Gucī tas ir pat vienkāršāk. Āfrika vienmēr izcēlās. Āfrika vienmēr uz tādu liela bija mums tāda. Gucīs ir mazāks. Šī ir arī skaista ēka, paskaties. Mēs ejam apskatīt vienu grafiti ielu. Un man tāda sajūta, ka mēs jau tuvojamies lēnām kaut kādam brīvdomātāju rajonam. Tā jau ir atkal pavisam cita atmosfēra nekā tajā rajonā, kurā mēs no rīta ieklīdām. Pagaidām te kaut kāds teātrs. Kaut kāds vietējais. Jā. Arturs ielīdīs visos stūrīšos, paskatīsies, kur kas interesants. Jā, šitas pavies. Ja vai ne? Te ir noteikti vakarā zālīt, kuriem Varbūt. uz nebēļa. Nu, ejam iekšā skatīties, kas te ir. Ko te ir sazīmējuši. Priekš vien mākslinieci. Jā. Varbūt domāju, tūlīt es uzzīmējuši kaut ko jaunu. Kur tev zvana? Man nezvana. Tas kādam citam zvana. Nu, daži tie grafiti ir tādi smuki, kā piemēram šis. Daži tādi tīri tā neko. Būtu balonīšas uzzīmēt. Jā, Arturs ar kaut ko, kādu bija bendumu uzzīmētu. Pegasiņu. Un tad ir tādi neīpaši. Bet visu kopiespējas ir tāds interesants, jā. Jā. Vērtība nekāda. Vērtība nekāda. Es biju iedomājusies, kad būs smukāk tie grafiti, kad jau tā grafiti iela un tam līdzīgi, bet nu. Šitas nav. Bet ja te var nākt jaunieši vienkārši izpausties savu, jā. Un uz mūsu māju tagad, tas jau tagad ir topā, viss brauc skatīties. Cilvēki runāt ar saviem mierniekiem, vai tavai māja arī uzstājas. Jā, manai mājai, jā. Viss, kas iet uz jūrmalu. Nu tā. Nu neko. Tā kā pirmdien viss muzejs slēgts, citu variantu nav, tad ir jānāk pastaigāt pa visādām interesantām ieliņām. Uzmest ati. Tā ir baigā. Nu, es teiktu tā, ja netīšām ieklīst, tad forši speciāli varbūt tās arī nav vērts mērot garu gabalu. Ir jau kaut kā baigi patīk. Nu, varbūt, jā. Tad skatieties pēc saviem ieskatiem. Reku, atkal vien, kā man patīk tās ēkas, oi, pilnīgi tā kā. Uz turienu, uz to laukumu tagad ejam. Davai, ejam. Laukumu te katras ielas galā, jā. Katrs ir savādāk. Un katras ielas galā ir kādi 5 kafejnītes. Jā, redzu.
Tad ļoti jāuzmanās no riteņbraucējiem un arī mašīnām. Bet vēl neviens nav pīpinājis, ka mēs kaut kur kādam maisamies pa kājām. Mēs atnācām līdz katedrālei. Maijā, kad mēs bijām, tur laukumu renovēja, tur bija remonta darbi. Tad mēs ceram, ka mēs tur iziesim un ka remonta darbi būs beigušies un mēs redzēsim visu to skaistumu, kas tur ir. Nu tā, mēs ir atnākuši atkal uz katedrāles laukumu. Šoreiz te nav nekāda remonta darba, kaut kas vēl līdz galam nav pabeigts, un tur stūrītī vēl ir. Bet ko viņi te darījuši, nezinu. Ķieģelīši likuši, nu kaut ko jādarījuši. Katedrālē mēs, man liekas, tur šoreiz netiekam nemaz, tur gan tagad ir. Varbūt var ieiet. Jā. Nu, ies paskatīsies. Tad mēs jau bijām te katedrālē. Kad maijā mēs braucām uz Maroku, tad mēs bijām te. Bija skaisti. Nācām, iznācām apakšzemes patrepē. Jau no veco tiltu. No apakš arī. Mums ir jāiet, mēs teorētiski varam iziet te gar Krasmalu. Tur ir trepes, bet ir baigais karstums. Tāpēc mēs darīsim citādāk. Mēs brauksim ar liftu augšā. Jo trepes te skatos, ka nav. Un iesim pa augšu, jo augšā tur ir koki. Ir ēna. 32 grādi pirmīt rādīja. Un tas ir ļoti karsti. Tā viņi te kaut ko filmē un visā pilsētā sastrēguma. Man liekas, tagad darba dienas beigās. Tur kāds 2-3 daļas, kas brauc, es domāju, visu tos filmēšanu lamā sliktiem vārdiem. Tur tādi sastrēgumi. Mēs tagad domājam, kā rīt varētu izbraukt tā, lai netrāpu kādā stūķī. Jā, ko viņš tur, kaut ko viņš krīt upē, kaut ko viņi tādu tur filmē, nevar saprast. Viens tur ir ar spriķiem piekabināts, kaut ko tur ņemās. Nu, bet tā ir filma, viņi uzņem, kā tu domā, viss filmas ir teātri tikai. Teātris jau varētu uz tiltu uzņemt, uz rikšanu. Varētu. Varētu. Esam atgriezušies pēc pastaigas. Šodien ļoti daudz nostaigājām. Tā kā mēs iepriekšējās dienās daudz braucām, šoreiz mēs esam daudz nostaigājuši. Un, nu, pietiek. Ejam, atpūtīsimies, gatavosimies jaunai dienai. Un paskaties, varbūt ir vaļā. Tāpēc es no jums arī atvados. Novēlu visiem saldu dusu. Un uz tikšanos rīt. Au revoir.